Labdien! Sveicināti manā YouTube kanālā. Es esmu zemnieks jau vairāk nekā 30 gadus. Nodarbojos ar lauksaimniecību un ir uzkrāta pieredze graudkopībā un vēl dažās citās nozarēs. Līdz ar to ir tāda sajūta, ka varētu padalīties arī ar to, kā es saimniekoju. Tā kā varētu būt, ka kādam tas ir noderīgi un līdz ar to būtu informācijas apmaiņa. Tā. Man, kā jau teicu, pieredze ir 30 gadus. Apsaimniekoju šobrīd aptuveni 600 hektārus. Vairāk kā 500 no tiem ir apsēti ar graudaugiem. Tā kā pamatā šobrīd ir saimniecība graudkopības nozara izvēlējusies. Strādājam ar sarkanu tehniku šobrīd sevišķi kombainā, jo ir ārā diezgan vējains laiks un droši vien nebūtu laba skaņa, tāpēc iekāp kombainā, kas būtībā ir tāds, kas nosaka to saimniekošanas rezultātu, būtībā agregāts, kas parāda, kā ir mācējis saimniekot, kur ir gala rezultāts vai vilšanās vai uzvara tā saimniekošanā. Es domāju, ka būtu interesanti jums skatīties manu kanālu, tāpēc, kad strādā diezgan, ne tā kā parasti. Pirms 5 gadiem izvēlējāmies to striptīlu tehnoloģiju, kas, būtībā no tā laika ir saimniecībā liela izaugsme tieši graudkopībā. Ražas uzreiz paaugstinājās būtībā dubultā. Šobrīd ir priekš Kurzemes, manā skatījumā ļoti labā līmenī. Tā kā līdz ar to ir tā pieredze, ar ko liekas, kad cilvēkiem būtu jāredz tās striptīla rezultāts, varbūt, kā es to daru. Negribu nevienam mācīt, jo nevienam nepatīk, ka kāds kaut ko māca. Vienkārši es domāju, es uzfilmēšu video, kā, lai redz, kā es strādāju, kā es to daru. Droši vien arī tagad ir daudz kas kļūdas, bet to jau rādīs laiks. Nākošais gads droši vien sapratīs, kad kaut kur ir kļūdījies. Tā. Pamatā sēju graudus, tas ir kvieši, un diezgan daudz sējam arī rudzus. Tur atkal neizmanto striptīlu tehnoloģiju, bet būtībā tiešo sēju. Tā kā doma ir veikt regulārs lauka apskats, tā kā reiz nedēļā vai reiz pa 2 nedēļām. Tad arī uzfilmēt video par tiem laukiem, kā aug, kā attīstās. Tā kā, lai ir priekšstats, protams, jau arī kulšanas laikā kāds ražas ir. Lai, tā kā saprot, vai ir to vērts, bet, protams, tas arī nebūs objektīvs viedoklis, tāpēc, ka, saimniecībā zemes, ko apstrādā, ir tik dažāds, ir vienā laukā ir 3, augšņu tipi vai varianti. Tur ir vismagākais māls vienā malā, otrā malā ir ieleja, un tur ir melnzeme, un tur parasti ir ļoti slapšs, un tad ir trešā mala, 17 hektāros tas viss, un tur trešā malā ir tā kā grāns karjers, gan arī tur smilti, kur kalst viss ārā, tā kā tas ir tā vienā laukā, bet, ir atrodas saimniecība Kurzemes pusē, pašā jūras malā, var teikt, no maniem šobrīd līdz jūrai ir 10 kilometri. Tā.
lauki ir būtībā ir diezgan neliela izmēra lauciņi, kas arī apgrūtina gan to strādāšanu, kas palēnina visu to apstrādi. Vidējais lauku lielums ir kaut kur aptuveni kaut kāds 7-8 hektāri. Tā kā tas nav daudz, ja lauki ir uz tiem 600 hektāriem, tu pareiķini paši, cik tad tur tie lauku skaita ziņā kaut kā 50-60 lauki, plus mīnus. Tā kā brīžam jādomā, vai kādu nav aizmirsts apstrādāt. Tā, šobrīd ir 14. aprīlis, tā kā dienas kvieši izskatās diezgan labi, tā kā ir jau veikts slāpekļa papildmēslošana un jau ir apstrāde ar herbicīdu. Tā kā, tā. Par tām saimniekošanas metodēm, kā mēs strādājam, tas ir, faktiski ir omiglo ar glifosātu, tad iesēja ar striptilu sēmašīnu, kas mūsu gadījumā ir Mzūrī, protilu 4 metrīgā. Un tad ir kopšana pamatā pārsreiz tur nomiglo, baigi ar miglošanu es tā kā neaizraujos, arī fungicīds īpaši nelietoju. Pagaidām nav bijuši īpaši problēmas ar slimībām. Skatīsies uz priekšu, kā vajadzēs, nevajadzēs, un tad jau domās, ko darīt. Ražības dažāds ir. Īsti nebūs objektīvi man kaut ko te saukt, jo pagājušais gads vispār bija ārkārtējs gads, kur bija lauki, kur nebija ko kult, un bija lauks, kur bija 11 tonnas no hektāra. Tā kā tur tas neko neizteiksies, kaut kāds cipars tas augš. Tā. Kas vēl? No šo kombainu kuļu 3 sezonas jau ir kūluši. Un ir arī tāda pieredzīta ar šo kombainu kultu. Un, priekš maniem viņš tā kā ir, man liekas, ļoti labs, vislabākais kombains, kas, manā pieredzē nav īpaši daudz ārzemju kombainu bijuši. Ir kādreiz, būtībā jau visus 30 gadus ir, katru rudeni ir, kults ar kombainu, gan ņīvu, gan ņeņīs un viss kaut kas. Un tad bija posms, kad ņēma pakalpojumu kulšanā. Un tad tagad pēdējās 3 sezonas kuļi, tad pats atkal ar Case 8250 rotoru kombainu. Ir tāda pieredzīta ar šo kombainu, ko man liekas, ka ļoti daudzi, nav atkoduši, varbūt īsti nekur tādu informāciju nevar atrast, bet arī būtu ar ko padalīties ar jums par to, kā viņš būtu labāk jāieregulē, protams, lai maksimāli varētu izmantot tā kombainu to jaudu. Un, jau pirmajā gadā bija tā, kad nevarēja ātrāk kult, jo ir pār pa sietiem, līdz ar to, tā kā tu brauc lēnāk speciāli, lai nav zudumu. Un tad, bet nākošā gadā jau saprat, kas un kā un kāpēc ir, bet, īsti neviens priekšā nepateica, paši te domājam, kaut ko internetā atrada informāciju. Tā kā ar to arī, es domāju, ka katram jau saimniekam ir kaut kādas lietas, ko viņš ir atkods, ar ko varētu apmainīties ar informāciju. Tā kā tā. Un te blakām ir vēl tehnika. Case traktoriņš, Puma un Magnums. Un Horšs miglotājs, ar ko mēs arī strādājam. Horšs miglotājs šogad mums jauns. Tā kā, ļoti ērti strādāt, tā kā patīkam. Tā kā tā.
Nu, priekš pirmā iepazīšanās video, es nezinu, ko vēl man pateikt par sevi, tā kā, nu, katrā ziņā doma ir, jo mēs arī, nu, es domāju, ka būtu tā kā jāfilmē un jāapmainās ar to informāciju ar skatītājiem, dēļ to, kad mēs darām daudz ko savādāk, nu, protams, lielāk, nu, ne tā kā konvencionālajā. Nu, it kā konvencionāla lauksiens jau ir, bet viens ir tas, ka mēs neāram, otrs ir tas, kad miglojam, nu, nedaudz savādāk. Trešais ir tas, kad miglojam arī ar droniem, nu, pagājušo gadu sākām. Un, nu, īstenībā, nu, katru to lietu jau, nu, būtībā jau katrā saimniecībā ir nianses, kas kaut ko dara. Bet, ir tāds pamatlietas, ko es esmu atklāts, kur, nu, īstenībā ļoti daudz naudas var ietaupīt. Nu, mēs būtībā arī sējam reizē ar iestrādi, slāpekļu iestrādi, nu, tur ir NPK iet iekšā, un slāpeklis arī reizē, nu, kas, nu, droši vien uzfilmēšu video, kad notiks reālā tā sēšana, kā tas izskatās mūsu variantā. Nu, tā kā tā. Nu, pirms pirmā video droši vien pietiks. Tad visu labi. Līdz nākušajā reizē.